prieks, kad paskatieties, cik mums kādi 8 jauki cilvēki jau ienākuši, kurš sasveicinās, kuri nes to pozitīvismu dzīvē, ja, un starp citu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc man patīk Fidži, ka tu ej pa ielu, nav svarīgi, kāds tev garstāvoklis, tev vienmēr kāds pateiks bulā, un tas tev uzlabos dienu, un tas tev tā uzreiz tādu foršu emotion iedos, un tāpēc es tagad arī no viņiem esmu iemācījies teikt visur bulā, nu, kur var, un vienmēr pateikt thank you, vai thank you, vai thank you, whatever, jā. Visi to saprot, nav svarīgi ķīniešu izloksne, latviešu izloksne, eiropiešu izloksne, jā. Bet būt tādam, zin, tādu pozitīvismiņu, jā, un tas ir baigais bonus šeit, es nopietni pasaku. Brauciet uz šejienu, kam ir lielākās depresijas, tiks izārstēts momentāli. Līgaviņa, jā, es lietoju. Jauniem, labrīt. Lieto ko? Pagaid, es jau aizmirsu, es to prasīju, ko tu lieto, jā? Vēlniņš saka, pozitīvs cilvēks esi, nu kā, kurā dzīves situācijā, jā, heiters vēl nees redzēju, jūs ienākam šeit, jā, bet jā, cenšos būt pozitīvs, nu ko mēs tur, zin kā, ieslīgsim kaut kādā negatīvismā, vai ne? Es par bēdu nebēdāju, liku bēdu zemakmeņa, pārgāju pozitīvismā, jā. Līgaviņa, tiešām prieks par tik pozitīvu cilvēku, paldies tev, Līgaviņa, jā. Vispār es tā nebiju aizdomājies, ka kāds man varētu ielikt tādā kategorijā, bet tas ir kā kur dienu, jā. Skatoties, cik daudz jāstrādā, cik daudz tu esi, citreiz es nostaigāju 20-25 kilīšu dienā, un tad vairs negribās būt tik pozitīvam, jo tu esi izpumpēts nedaudz, bet, nu, visā visumā, ko mums bēdāties, dzīve ir viena jāpriecājās, vai ne? Paskaties, palmas apkārt, šodien ir fantastisks gaiss, man afigēna patīk šitais gaiss, kas ir tāds, es saku, nav tas karstums, jā, te bišķīt māko, nu tāds apmācies, ne tā apmācies, bet, nu tāds nenormāli labs gaiss ir šodien, jā, nu rītīgi forši. Nelietoju Snapchatu, jā, Snapchat es arī nelietoju Snapchat Līgaviņa. Tāpēc Vēlniņam interesanti, Vēlniņa, tu pastāstīji par Snapchatu, tad tur ir vēl cilvēki vai nav, jo man liekas, tas tāds norietējs etaps ir, ne? Agrāk bija kaut kādi tur OneLV, kur visi sēdēja, tad bija vēl kaut kādi, jā. Ainārs Rubens jautā, vai es hoķi skatījies? Es neskatījos, bet es zinu rezultāts 4-3 latvieši sakapāja Šveici. Baigi forši, ko lai saka? Tiešām forši. Tā, 32 skatītāji, nu ko saspiežam laikus, saspiežam šērus, lai mums ir nevis 32, bet 320, un tad, ticiet, man būs daudz interesantāk saruna, uzreiz jaudīgāk varēsim ķerties, vērsim pie ragiem un runāt par tiešām jēdzīgām lietām. Ingus, 9. foršais cilvēks mūsu laiviņā, saka labrīt, Ingus, prieks tev redzēt. Rihards TV, 10. cilvēks, sveiks, Ernest, kā tev iet Fidži? Čau, Rihard, prieks tev redzēt, Fidži iet ļoti labi, es vienkārši kaifoju pa šo valsti, viņa ir fantastiska. Un es jums pateikšu tā, jaunumus, es šodien sapratu, ka Fidži maize ir daudz garšīgāk par Latvijas maizi. Un atceraties tie, kas varbūt ir ap 30, viņi varbūt vēl atcerās, kad bija mūsu bērnībā bija tā, ka tu varēji nopirkt siltu kukulīti, un tad tu gāji mājās, un kukulīts bija apēsts, vai ne? Jo viņš bija tikko izcepts un silts un ļoti garšīgs. Te ir tieši tāpat. Tādi paši kukulīši, tādi paši karsta silta maize. Čūt kaut kas atšķirās. Viņi, man liekas, neliek pienu klāt maizē. Es nezinu, kā to Latvijas maize taisīja, bet viņi laikam bišķīt vairāk ūdeni, bet nu tiešām garšīga maizīte, jā, un nav kā Latvijā tur kaut kāda tur, nu, pavisam citādāk, jā, te tikko cepta garšīga forša maizīte. Juris Kalniņš, ko paši Fidži cilvēki saka par Jaunatviju? Visiem ļoti patīk šis projekts un ideja. Ingus, ja es tādu esmu ēdis, Ingus, nu te jau tu laikam esi no 90. gadu bērns vai 80. gadu bērns, ja tu tādu esi ēdis, tūlīt paskatīsimies. Nu jā, Ingus neizskatās, ka viņam būtu totāls tīneidžers, jā, tad attiecīgi gan jau ir pamēģinājis tādu maizīti. Ingus, kurā valstī tu esi? Fidži, Midži, Pidži, kur tad es vēl citur varētu būt? Tā ir mūsu Jaunatvijas, teiksim tā, teritorijas pieguļošās daļas. Esmu Fidži, jā, baudu šo te fantastisko valsti un fantastisko vietu, kas man te pastaigājās gar sētu. Jā. Esmu arī tādu maizi ēdusi, Līgaviņa. Nu jā, Līgaviņa, ja tu esi mūsu gada gājums, tad, protams, mēs visi laikam esam ēduši. Modrs IT jautā, hokeju redzēju vakar, kā patika uzvara? Modri neredzēju, neskatījos hoķi vakar, bet es zinu, ka Latvija vinēja malači, cepuri nost, un, nu ko, nu skatīsimies, kā izies tagad kā izies, jā, bet, nu, emocijas noteikti gan jau bija reāli karstas, jā.
Ja, starp citu, var kaut kur paskatīties hoķi, lai gan tagad, es neticu, ka Zviedrija viņi vinnēs, jā, es negribu būt pesimists, bet, laikam pret Zviedriju vai pret ko tur jāmauc, būs grūti. Protams, brīnums var notikt, jā, ja kādam ir kaut kur var paskatīties kāds. Jo es esmu Fidži, jā, man tad laikam VPNs jāieslēdz un tā kaut kā, ja kādam ir idejas, kuras var paskatīties online, droši man paskat, bet, diemžēl es baigi aizņemts, jā, lai skatītos hoķi un šodien arī tikos ar government pārstāvjiem, ar BTLTB un ar lawyeriem tikos, jā, lai sakārtotu ātrāk šo Jaunatvijas projektu. Un tāpēc man nav laika baigi citam kaut kam pievērsties. Ingus LV no Garkalnes. Ingus, tu esi Garkalnē, forši, jā. Rihards TV, Ernest nopirki salu Fidži. Kārtoju dokumentus, drīzumā būs salas daļa. Ingus, zinu, kur pat viņu pārdeva pie Matīs tirgus, vai ne? Ingus viņu starp citu pārdeva ļoti daudz kur, jā, jo es, piemēram, dzīvoju pie Mārupas robežas agrāk, un tad, kad tur vēl bija pļavas un nekā nebija uztaisīts, tāpat kā šeit daudz kur, jā, un pēc tam kļuva par ļoti apdzīvot pieprasītu vietu. Par maizi bija tā, ka mēs gājām uz vietēju veikalu, un tur bija tā garšīgā maizīte. Nākamie zviedri, saka Modrs IT. Jā, zini kā, zviedriņus, es esmu realists, jā. Var notikt brīnums, tas brīnums var notikt, jā. Jo, bet vai tiešām tas būs? Rekur Juris Kalniņš saka, onehockey.tv bez nekādiem VPN. Paldies tev, Juri Kalniņ. Tu redzi, tikko iedevu pienesumu Latvijai, jā, jo tagad vēl viens latvietis būs līdzās un skatīsies hoķi tiešajā ēterā, jā. Protams, ja man būs laiks, jo mums daudz, kas ir jādara, mīlīši, es te strādāju. Man citreiz tā, kad vakar bija tā, kad es biju Jaunatvijas salas daļā, ko es plānoju iegādāties, jā. Un es viņu staigāju, izpētīju visu, un es to kreklu varēju izgriezt, jā. Man viņš tur vienkārši slabs bija no tā, ka tu tur rāpies tajos kalnos augšā, jā, un viss. Modrs IT saka, jātic brīnumam. Modri, es vairs brīnumiem neticu, jā, laikam neesmu vairs tajā kategorijā, kad baigi var ticēt brīnumiem. TikTok leģenda Kalniņš plāno investēt šajā projektā. Juris Kalniņš, rekur leģenda jautā Jurim Kalniņam. Cik tev tur grādi, Ingus jautā? Ingus, man šodien, starp citu, ir tāds patīkams laiciņš ap 25 grādiem. Tāds, ka, zini, varbūt vakarā pat vajadzēs kādu jaciņu uzvilkt, jā, bet tas man priecē, ka šeit ir tādas arī, tādas rītīgas Latvijas dienas, jā, tad nav visu laiku karsts, jā, kad ir arī tāds ap 25 grādi, jā. Te plus 26. Zini kā, salīdzinam, tad tev džemperi vajag ārā vai nevajag ārā, jo es sēžu kreklā, man ir komfortabli, bet būtu kā 2-3 grādi, noteikti vajadzētu arī džemperi uzvilkt. Agate, cik tev tur pulkstens? Agate, tūlītās es tev pateikšu, cik man šeit ir pulkstens. Tā, man pulkstens ir 16, jā, un uzreiz man nāk prātā dziesma, cik pulkstens. Kā tur ar vēju? Ar vēju viss kārtībā, vējš ir šeit, kāpēc jautā, varbūt tev kaut kādu vēja ģenerators domā uzstādīt jūras malā, šeit ir, cik vējš pietiek, jā. Ingus no rīta vajag, Dēlis, tur šmarels ir šmarels, protams, Līga viņa, vajag no rīta ir vēs laiciņš pie mums, mums te 7:17, jā, mēs esam 9 stundas priekšā, mēs esam īstenībā Džeki un meitenes, es neko negribu teikt, bet mēs visā drīz būsim priekšā Latvijā, jā, arī jauno gadu mēs sagaidīsim 9 stundas ātrāk, un arī biznesā un ekonomikā un visur citur būsim priekšā. Rihards TV vakar bija beidzamās sekundes, kad mūsēji atspēlējās, jā, Malači, Rihard, tu gribi teikt, ka beidzamajās sekundēs izsita, jā, jo es dzirdēju, ka 6 minūtēs pēdējās iesit vārtus. Modrs IT fani vēl zog internetu. Dzīvo nākotnē, saka Agate. Jā, Agate, starp citu, es tev pastāstīšu pāris storijas. Es vienmēr esmu iepinies tādās lietās, kas nākotnē ir baigi bombot. Tāda bombīgas štēles. Es sāku strādāt, es tev pateikšu. Stender ziepju fabrikā. Neviens par tādu nezināja, cilvēki ņirdza smējās, kurš tad tev tās ziepes pirks. Mēneša laikā Jānis Bērziņš, ko es personīgi pazīstu, kļuva par miljonāru, jā. Rindas stāvēja nenormāls, vienkārši nenormāls rindas ap Berga bazāru, jā. Anormāls mega rindas, es pats biju klāt, pats to redzēju. Cilvēki Ziemassvētkos dāvināja tajā laikā tikai Stender ziepes, tas bija svarīgākais, ko uztaisīt, dabūt, jā.
un man, starp citu, ģimene piedalījās šī projekta, dizaina veidošanā, jā, un tā tālāk. Un tad es pirms tam strādāju tādā dārzeņu uzņēmumā Bille, kas arī viņa šausmīgi strauji ātri izplatījās, kļuva bagāta, un pēc tam viņa laikam pārdevās kaut kam un tā tālāk, bet ļoti ātri. Pēc tam es sāku strādāt Emīla Gusto šokolādi, arī neviens nezināja, neticēja, ka šoķenes var uzcelt miljonus, izcēla miljonus un nereāli labi aizgāja. Tad es sāku strādāt nekustamos īpašumus, sāku tirgot. Bļāviens, jūs iedomājaties, 18 gados es staigāju ar naudu pilnām kabatām, es pārdevu pirmo īpašumu stabu ielā, es uzsitu gaisā ar vienu citu mākleri uz pusēm, un es nopelnīju kaut kādus €1,000, 18 gados sīkais, ja? Vai varbūt pat vairāk, es precīzi neatceros, 1,5 nav svarīgi, 1,6 kaut kas tam līdzīgs, kas man te bļaustās pie sēdz. Un filozofija ir tajā, kad ļoti labi aizgāja man tas biznes, es sāku beigās pats pirkt tos īpašumus pārdot, 18 gados, uztaisīju firmu, saucās Hanzas Investīciju sabiedrība, un es vienmēr ietrāpos tādos biznesos, kas aiziet nenormāli labi, kas ir nākotnes biznes, tas pats Riga Float, kurš man ļoti labi aizgāja, tās paši naktsmītnes, kuras uztaisīja lielāko ķēdi Austrum Eiropā, apkalpojam 500,000 klients, aizgāja vienkārši ideāli, perfekti, tiešām ideāli, un tas pats ir ar Jaunatviju, tagad cilvēki vēl kaut kādi netic daļa, ja, bet viņi nesaprot, ka tie, kas ir noticējuši, tie ir miljonāri. Es jums pasaku, kā šeit sēžot, tie ir miljonāri. Mums ir džeki, kas ir nopirkuši kaut vai 4 gabalus, viņi ir miljonāri. Jo no tiem 4 gabaliem tu gadā gūsi peļņu 240,000, ja tu uztēlis labas mikromājas. 240,000, 5 gadi, un tev ir miljons kontā. Ar noteikumu, ja tu nereinvestē, ja tu reinvestē to naudu atpakaļ biznesā, atpakaļ pēc vēl gabals, tad tu pa 2-3 gadiem būsi miljonārs, jā, nerunāsim pa 10 gadiem, tu tur būs vispār multimiljonārs, jā. Tā kā es vienmēr ietrāpos tādos biznesos, kas vienkārši aiziet uz urā, jā, un šie nav vienīgie biznesi, ar kuriem man ir bijusi saskare, jā. Ejam tālāk. Tev neapnīk katru rītu taisīt laivu ar no Tartu, tātad kāda Tartu, ko tu tur murgo bloks, jā, par šādām muļķībiņām. Atbalsts piegāda Stenders bomba, jā, saka Agate, vai ne? Juris Kalniņš 5G stācija būs, jo pa brīžiem ielago. Juri, ielago nevis mans internets, bet visticamāk tavējais, nekā personīgā. Man internets šeit nelago. Jā, man visu laiku ir zaļš, ir indikators TikTokā, kur viņš parāda, vai lago vai nelago internets. Jā, viņš ir godīgs indikators. Jā. Un es tev pateikšu tā, ka man bija, es šodien testēju šo te otru sakaru, kas mums ir tā kā LMT un Bite, mums ir Latvijā vai whatever. Jā, šeit arī es paņēmu šodien otru, bet man nerāda, ka šeit kaut kas lagotu, jo šeit ļoti labi viss notiek. Agata, pēdējās 4 sekundes bija neizšķirts, pēc tam Latviju papildu laikā iesitu. Wow, super, 9 stundas nākotnē. Līga viņa, ja papildu laikā pēdējo punktu iesitu, opā, forši. Stenders bomba, jā, tā, Latvijai, jā, atbalstu. Nu, tev cepur nost malacis, saka Ingus, jā, paldies tev, Ingus, paldies tev. Daugaviņš, Modris IT, Daugaviņš ieveda mūsu ceturdaļā un Balcers noslēdz spēli ar uzvaru. Super. Agate, tu skolu pabeidzi, tagad daudz pusauģu domā izlaist turpmākās mācības, lai virzītos miljonu, haha. Es tos pusauģus atbalstu, ja, jo tās mācības ir fufeles lielākā daļa, ko Latvijā māca pilnīgā, es atvainojos, par rupībām, pilnīgi huiņa, jā. Jo, ja tev ir vīzija, ko darīt, dari to, netērē laiku. Augstskolās man patika, ļoti interesanti mācīties, bet skola ir, pilnīgi laika tērēšana, jā. Es vispār uzskatu, ka daudziem bērniem es arī sev būtu gribējis pātrināt to pilngadību, ka tu jau vari kādos 16 gados taisīt firmu vaļā, jā. Jo es biju tāds, kurš, jau 16 gados, tur pat mazāk, es jau rubīju fišku, jā, es biju daudz ko dzīvē pieredzējis. Ejam tālāk. Jurim Kalniņam fani zog internetu, tāpēc lago viņam. Ne jau šeit mans internets vainīgs ir. Ilmārs Dauguls, viss ok, nekas nelago. Tieši tā, man tad diez vai kaut kas lagot, ja lagot, TikToks parādīt. Ja? Es vēlreiz saku, internets Fidži ir daudz labāks nekā Latvijas internets. Man ar Fidži internetu daudz patīkamāk ir strādāt nekā ar Latvijas internetu. Edgars Eglīts, kādas kompānijas internetu paņēma šodien Digicel kaut kāds, jā, Digicel saucās, jā.
šodien tieši es paņēmu, noslēdzu līgumu, man izmaksā aptuveni kaut kā 10 eiro 20 centi uz mēnesi, ja viss internets iekļauts un zvani tur 100 minūtes, varēja ņemt arī vēl lielāku paku, bet, zini, man ir 2, paskrēja garām ūdelīte, man ir 2, man ir tas otrs Vodafons, jā, tad baigi nevajag, cik es saprotu, jo, principā var iztikt, ja tev ir 100 minūtes, bet tajā pašā laikam tad sanāk, ka tu vari zvanīt uz Digicel tīkliem bez maksas, un ja tev ir Vodafone telefons otrs, tad no Vodafone arī bez maksas, kaut kā tā, jā. Bet forši lēti, un viss ir, tiešām te nav par ko sūdzēties, viss ir forši. Edgars Eglītis, kādas komentāri, tā, labi, to mēs nolasījām jautājumu. TikTok leģenda Latvija krietni lētākā Latvijā, jā vai ne? Dešu, ko es samaksāju, man ir 150 gigabaitu uz mēnesi. Pirms tam es paņēmu arī kaut kādus 225 gigabaitus, jā, bet to es neesmu iztērējis. Es, principā, iedomājieties, es sēžu laivos, jā, es TikTokā esmu, jā, daudz ko daru, bet es viņus tā īsti pat nepaspēju iztērēt, jā. Man palika vēl no vecā interneta, palika kaut kādi 100 gigabaiti, jā. Kaut kā tā, bet, paies laiciņš, tad visu uzzināsim. Un ir vēl 3. laikam un 4. kompānija un 5. kompānija, kas piedāvā internetu pakalpojumus. Jau man te laikam pērkons ducina. Un 5. kompānija, es domāju, Starlinks, jā, tātad tam, kuram vajag mega super vēl ātrāk internetu, lai gan es nezinu, te nav par ko sūdzēties, viņš var dabūt Starlinku, jā. Ļoti lēti pieslēgums tur ir, jā, bet starp citu šis nav lētākais pieslēgums. Tu var dabūt arī pa kaut kādiem tur, es nezinu, vispār pāris eiro uz mēnesi, jā. Atceraties, te ir pāris eiro uz mēnesi internets, maize te ir garšīgāka, lētāka, komunālie maksājumi tev nav jāmaksā, te ir dzīve skaistāka, klimats siltāks, cilvēki daudz mīļāki, patīkamāki, jaukāki, foršāki, jā. Es pat nezinu, šeit ir labākā vieta, foršākā vieta, kur dzīvot, jā, nav cits vietas, ja tu, piemēram, aizbrauc uz Austrāliju vai Jaunzēlandu, tev tur ir, teiksim, man tad pofīgi, ja, es tur varu arī nopirkt tur īpašumu un tā tālāk, jā, un dzīvot tur un iekārtot bīzi tur, bet citiem cilvēkiem, kas strādā, viņiem ir jākapā kā zirgiem, lai atļautos pa savu māju samaksāt. Šeit čiliņā viss notiekās, es jums varu attālinātā darba, teiksim, piedāvājums dažādas sadot kopā, mēs varam atrasties, tu te dzīvo Jaunatvijā, strādā attālināti, jā, tātad sēd ar kompi mājās, darbojies, jā, un baudi dzīvi, 4 stundas pastrādā, nopelnī pietiekam daudz naudu un viss, jā, un viss notiek dzīvē. Tā, kas tur nāk, kaimiņi kaut kādi staigām. Ļoti lēti pieslēgums tev tur. Reklāma katrā teikumā, tu vēl brauks uz Latviju. Baigais plāns uz to Latviju braukt nav, ko es tur darīšu. Edgars Eglīts iet blokā, jā, čau pamuļķi, tu ej blokā. Jā, dusmīgs būs tūlītās. Taisīs fake profils un stāstīs, cik es slikts, jā. TikTok leģenda Latvija Līgo svētkus plāno tur svinēt, jā, plāns ir tagad Līgo svētkus te svinēt. Līga viņa kāda reklāma, cilvēks stāsta, ka tur viņam ir un prieks paklausīties. Jā, te, kāda reklāma, es teikšu, ka te visur palmas apkārt, tā būs reklāma, te ir visur palmas apkārt, bet te starp citu arī ir priedes apkārt, jā, un ļoti skaistas priedes, tiešām, tādas, ka prieks skatīties, un arī no Latvijas es atvedīšu priedes, sastādīšu, te viss kārtīgi uztaisīšu, ka mums priežu mešs te kārtīgs. Rihards Rauska, karoči nekas neiet priekšu. Ui, Rihard, kāds ir, nekas neiet priekš, mums viss notiek šodien darbojos eju pa lojeriem un TLTB un runāju ar valdības pārstāvju, nekas neiet priekš, pamuļķis, jā. Cilvēki ir tādi negatīvi, zin kā, viņi vecāki, viņas negribēja kā bērnus, bet piedzemdēja netīšām un tad iznāca šitā visu skateri manēja. Nevar uz viņiem dusmoties nekā personīgi, jā. Ejam tālāk, tu vēl brauks uz Latviju, Tā, karoči, tā, Līgaviņi, protams, viņš blogeris, vai ne? Naivi cilvēki, kādā ziņā naivi cilvēki, kas tie pa komentāriem, naivi cilvēki bloks jāliek, šitādi te kaut ko mēģina atkal te negatīvismi izpaust. Gats Krastīņš, čau, Gats Krastīņš, jā, paskatieties, cik forši daudz cilvēciņu šodien mums ienāk un sasveicinās. Voice in past, o čem reč idет, кто-то может перевести?
8 part, я сейчас открываю новую страну, страна 2.0. Можете все приехать в эту страну, жить, в принципе, покупаем часть остров. Это первая покупка, в часть остров уже все есть, там вся инфраструктура, все школы, полиция, все, ну, все больницы, все есть, да. А потом мы покупаем свой остров и стараемся его сделать как свою независимую страну. И, в принципе, я сейчас нахожусь в Фиджи, и, ну, недалеко из этого, когда я подпишу первые документы, и мы все приезжаем жить тут. Тут нету ни коммунальные услуги, не надо платить, земля дешевая пока еще, да. Можете купить за 4000 евро и, в принципе, тоже приехать тут жить, свой бизнес начинать, чем-то заниматься и все остальное, да. Россиянами тоже дает визу 4 месяца, плюс 2 месяца можете продолжать визу, да, без проблем. И, между прочим, этот вид на жительство тоже не очень сложно тут получить, да. Вокруг все у нас, как видите, красиво, очень красивые виды и, в принципе, тепло, да, весь год очень тепло у нас тут. Новой Латвии по латышским называется, по русским страна 2.0, английский вариант Country 2.0, либо Country 2.0, да, так что такие пирожки. Да, можете прочитать jaunlatvia.com, там, сколько я помню, тоже по-русскому тоже есть написано все. Davai ejam tālāk, kas mums tālāk notiekās. Kā tur ar medicīnu? Viss notiek, Ginta, viss notiek ar medicīnu. Te tu vari arī sirdi pārstādīt un nierēm, es nezinu, bet sirdi vari, vārstuļus vari, to man parādīja to klīniku. Tas ir tas, ko man tikai parādīja, ja? Tad nerunāsim par to, ka es neesmu pat lielākajā pilsētā, ja? Un lielākā pilsēta ir galvaspilsēta Suva, tā ir tā kā, nu, kaut kas līdzīgs Rīgai. Ļoti daudz cilvēku tur dzīvo, nu, teiksim, tur jau viss ir pa šiko, vai ne? Mums jau šeit arī viss ir par šiko, bet nu, Suvā ir vēl vairāk viss attīstītāk. Ja? Šeit Nadī, protams, visus restorāns neesmu iztaigājis, ja Suvā, protams, ir krūtāk. Nu, šeit ir kā tāda Liepāja, tikai apdeitotāk un labāks klimats un viss pārējais arī labāks. Ja? Kur mana salā? Jums tur bērzi auga? Es domāju, kaut kur varētu būt, kad arī auga. Neesmu pats redzējis, bet man liekas, ja iestādītu, es neredzu baigo pamatu, lai bērzi šeit neaugtu. Es pateikšu godīgi. Vasarā tur ir silts, jā, protams, ka te ir silts, te visu laiku ir silts, jā, te nekad nav augsts, teiksim tā. Ejam tālāk, tāds laiks būs zvaigznes visos formos. Kādā ziņā, ko tu tur runā, kas tev nepatīk, davai bloķējam. Kāpēc tur aizbrauci, kāpēc, nu, labākā vieta, kur braukt, principā, Fidži, jā, es neesmu bijis Fidži. Kas man to jautā? Railijā jautā. Čau, Railijā. Skatos, neesi redzēta mūsu laiviņos, bet Fidži ir labākā vieta, kur braukt Railijā. Nav labāks. Esmu apceļojis 47 valsts, un šī ir visforšākā vieta, kur atrasties. Man arī vēl patīk Taizeme, ļoti patīk, jā, bet, nu, Fidži daudzajādā ziņā ir daudz labāk par Taizemi, jo te viss runā angliski, te viegli uzsākt biznesu, viegli atrast nodarbošanos, patīkam forši cilvēki, nu reāli forši te ir, jā, lēti, ļauj nodar, nu, teiksim, daudz vairāk plus kā Taizemē. Kādas dabas stikijas tur iet pāri, tāds paši kā Latvijā vētra te var pāriet pāri, jā, bet tā, principā, vairs nekas, Gātis Krastiņš. Tur būs iespēja atvērt autoservisu, nevis būs iespēja, bet jau ir tagad iespēja. Brauc, ņem ver vaļā autoservisu, tagad tūlītās sit gaisā, piedāvā, jā, izreklamē, ka tev ir autoservis, nāks pie tevīm, taisīsies, remontēsies jau tagad Nadī, jā. Brauc uz Nadī, es tev parādīšu vietas, kur tu var attaisīt šo te autoservisu. Paņems mani kādā daļā, tad es tev varu arī palīdzēt viņu mārketinga ziņā izreklamēt, jā, jo man ir šeit ļoti daudz pazīstami cilvēki, kuri brauks pie tevīm mašīnas remontēt un tā tālāk. Pa viltu ābele parādi mājas, slimnīcu, skolu, restorāns, kāpēc tikai rādi džungļus, tātad bloks par to, jo tu esi tāds pamuļķis, ka laikam neesi paskatījies manā tiktokā un nesako līdzi mēslaini. Es nezinu, kur jūs mēslaini rodaties, jā. Principā es esmu rādījis restorāns, es esmu rādījis apkārtni, es esmu rādījis shopping centrus, ieiet manā tiktokā paskatāties, jā, bet, sorry, mēslaini laižam tev blokā, jo, zin kā, man ar mēslaini nav pa ceļam, lai kur mēs ejam, jā, nekā personīgi. Jā, šitie te nāptās tās Latvijas ūdens galvas, kas ir no pamuļķiem cēlušās, jā.
nekā personīgi. Nu, tik tupi cilvēki Latvijā, ziniet, ir forši cilvēki un ir reāli mēslaini, jā. Un kā es jūtu cilvēkā mēslaini, viņam ir bloks momentāli. Tu pat var nelamāties, man nepatīk tas tonis, kā tu esi uzrakstījis, vai, jo es jūtu, jā, ko tu ar to domā, un tam līdzīgi tu uzreiz automātiski ej blokā, jā. Man nepatīk, kā tu uzrunā to blokā, ja iemācamies cienīt viens otru, ja es cienu jūs cienat mani, ja, un viss tā ir savstarpēji mījiedarbība. Ja tur mēslaini nav paskaties manā TikTokā, ka tur ir pilns viss kaut kas parādīts, tad es nevaru tev palīdzēt. Railijā saka, tad mēs laižam Railī, es gaidu Jaunlatvijā, tev brauc ciemos, nu, tev principā gala lidosta ir Nadī, ja, brauc šurp, te ir tiešām forši, ko apskatīties, te ir zili ūdeņi, lagūnas, Sleeping Giant, forša dabā, fantastisks cilvēks. Te ir vieta, kur tu reāli var dzīvot, jā. Kur tev izmaksās tas ļoti lēti, tu vari dzīvot, tu vari šeit tusēt, tu vari iepazīties ar jauniem cilvēkiem, nu te ir tiešām forši. Ja grib kaut ko sīkāk uzzināt un tiešām vēlreiz braukt, tu ar mani var sazināties arī Facebookā Ernests Rieksts vai šeit TikTokā varam parunāt un pačilot un tā tālāk. Mārtiņš Jaunzems brauc pa ceļa kreiso pusi, jā. Es labrīt ceļojumā uz turieni var aizbraukt. Protams, kad var aizbraukt. Ne tikai vai var aizbraukt, bet vajag aizbraukt. Droši brauc ciemos uz to laiku, kad tu brauksi. Varbūt jau būs Jaunlatvijas pirmā māja uztaisītā, nu, ja tu neplāno braukt nākošu nedēļu. Ja? Es domāju, ka, nu, zinām, mēs ar ātriem soļiem ejam uz priekšu, tā kā varēs jau palikt arī Jaunlatvijas mājā, ja? Un, jā, zin kā, tad ir uzreiz foršāk. Tev ir kas izstāsta, parāda visus tos sikretiņus. Es nezinu, piemēram, vietiņu, kur tur var nopirkt šito te svaigs piestās sulas. Nenormāli lēti, tur principā pa 80 centiem tu nopērc tropisko augļu sulu no īstiem augļiem, nevis no sulas pakas vai vestiem augļiem, bet no īstiem augļiem pa 80 centiem. Kid, what are you doing there, huh? Are you playing? If you can for a little bit. Yeah, because after 1 hour you can even knuckler bomb to, you know, detonate here, but right now I'm a little bit talking. Sīkai te traucē man runāt, jā, ar te trokšņo fonā vēl. Saprot, nav iemācījušies kultūru, nekas iemācīsim ar laiku. Nē, īstenībā jau forši džeks, mēs vienmēr visu sarunājam, zin kā, kopā paspēlējamies, jā. Un tā, nopērk viņiem, atnes uz viņu mājām, nopērk ēdienu kaut ko garšīgu, ja viņš man arī klausa, zin kā. Māma gan viņam tāda paskarba māca viņu lasīt, un tad viņam asars iet pa gaisu, jā, tur negrib mācīties. Tā, ejam tālāk. Sorry, es dzīvoju Saldū, bet Rīgā ir lielākā mēslaina par mazpilsētu. Jā, es to piekrītu. Nu, Rīga jau miskast ir. Nu, tur ir tukši veikali, tukši skatlogi un tā tālāk. Kādi apstākļi, tādi cilvēki, jā. Napskis, tur jums ir blakus Taizeme. Nu, nav tālu, Taizeme nav tālu. Nu, viņi sanāk, cik tur tie 1000 kilometri. Nu, nav tā, ka tur nenormāls gabals jābrauc tur 24 stundas, jā. Tur, principā, te ir Bora blakām, Franču Polinēzija, Austrālijā, Jaunzēlande, Samoa, Tonga, Vanuatu. Nu, tādas vietas, par kurām daudz nemaz nav dzirdējuši, tāpēc tas ir tas pats foršākais atbrauks tādu vietu, kur viss ir citādāk, jā. Kur pilnīgi viss ir citādāk. Te, piemēram, es šodien gāju ar viena klana vadītāja, viņš iet ar visiem sasveicinās uz ielas, viņi pazīst visur, viņš ir nenormāli, te citādāk, te viens otru pazīst, ja. Viņiem pat ir savs pienākums sasveicināties viens ar otru, iepazīties vienam ar otru un pazīt vienam otru, jā, tāda savā starpā. Koja, pagājušo reizi uzdevu normālu jautājumu, man nobluķēja. Koja, ko tu uzdevu pagājušreiz? Nu, tagad tu normāli runāji, jā, tad droši uzdod vēlreizīt jautājumu, jo citreiz varbūt kāds moderatoriņš to nobluķēja par kaut ko. Ruslan Jefimo, ko tu dari? Kā es ko tur runāju laiviņā? Bet, ja tu jautā vispār, ko es daru vai tagad daru? TikTok Sigulda, kāda ir vietēja attieksme pret iebraucējiem? Daudzi, kur tomēr skatās atturīgi uz biznesu, bīdīti un grūti. TikTok Sigulda tieši otrādi, šeit ir ļoti labā, pozitīva attieksme pret iebraucējiem. Viņi ļoti gaida iebraucējus, turistus. Turistiem durvis ir vaļā. Šī ir pavisam cita višņā, kas man tur atsūtīja friend requestu. Šī ir pavisam cita mentalitāte, viņi ļoti gaida turistus, viņi grib, lai šeit turisti brauc, jā, un viņi agrāk bija kolonija, viņi pieraduši to, kad sapratuši, ka Baltie tomēr ir gudrāki, jā, un viņus vajag šeit, lai bīda biznesu, jā, tā kā te ir pavisam cits vaibiņš, un droši brauc šurp un darbojamies, jā.
Es par latviešiem, kāda apstākļi tāda cilvēka. Okay. Ejam tālāk. TikTok Siguldā, Norvēģija arī svešienāk pretī pasmaida un sasveicināt piekrīt. Tas ir ļoti patīkami, vai ne? Un to arī pārņemam mēs no viņiem. Un labrīt, un es tev jau esmu ievērojis, prieks tev redzēt, jā. Man liekas, tu esi vairākos laiviņos bijusi ar mums kopā. Opā, tev 8760 sekotāji. Ar ko tu nodarbojies? Un tu esi tiktokerē, jā, vai kā? Tur ir banānu koki. Jā, te ir banānu koki. Starp citu, es jums varu parādīt vienu banānu koku. Daudz man netic, kad es esmu Jaunatvijā. Daudziem liekas, ka bāc, tu taču esi tur green screens vai print screens. Nē, nav nekāds green screens. Te mīlīšu visu pa īstam. Es nezinu, kā varētu vispār noticēt štai presē, kas jūs visus uzmeta sameloja, kad šeit viss ir fakes, jā, un kad Jaunatvija ir fakes. Jūs noticējāt, viņi jūs uzmeta. Jūs varētu nopirkt pa 1000 gabalu, jā. Tagad jau gabals maksā 4000 un drīz viņš maksās 8000. Tā, klausieties, kur te tie banāniņi bija? Man te baigi negribās riskēt, jo man ir tā, ka man tur reku šitan apakšā, jā, kā lai parāda, vot šitan te apakšā suns dzīvo. Un tad, kad tu ej, jā, tad tur jāiet ātri, citādāk viņš ķerās kājās. Tā, klausieties, kur man te banānu koki. Oi, bļeļ. Kur es tur iekāpu? Paga. Kaut kāds grāvis. Nu, tur tādā iet kaut kāda tērcīta neliela. Kur ir banāni, Ot, redziet, jā, daudz es saku, netic, kamēr viņiem neparāda. Iesim tūlīt rādīsim banānu, paskatāties kāda lapa, jā. Paskatāties, jā. Šitā, tagad vajag tikai 2 meitenes, kuras veidinās man, jā. Es jums apmaksāju ceļojumu uz Jaunatviju, jā. Jums jāveidina būs visu dienu man šitādu lapu, jā. Vienīgais uzdevums, jā. Tā kā droši piesakaties, apmaksāju ceļojumu, palikt Būskur, dzīvot Būskur, jā. Droši braucat. Tā, kur ir banāni, jā. Tā. Pagad, kā lai jums viņus parāda. Redziet, jā, kur ir. Kur ir tie, kas saka, oi, nav tur, jā, kur ir banāni. Un viņi, starp citu, ļoti garšīgi. Kur lielāki banāni ir, jā. Kur lielāki banāni ir, paskatāties, jā. Starp citu, šitos banānus jau tagad izskatās, ka var ņemt nost, un viņi nobriest pēc kaut kādām 4 dienām, viņus var ēst, jā. Tā kā tā. Viņi ir tiešām ļoti garšīgi banāni un pilnīgi bez nekādām apšpricēm un tā tālāk. Starp citu, es viņus varētu uz Latviju sūtīt, man liekas. Točna. Nu, vienīgi es nezinu, cik tās kravas tur maksā izsūtīt. Tie, kas ir kravinieki, nodarbojās, jūs man stāstat, cik tur maksā, jo es arī varu sūtīt granulas, kokosrieksta granulas sāk taisīt un sūtīt uz Latviju, jā. Tālūk, bet pastāstiet, cik tas maksā. Ejam tālāk, jums parādīšu. Kur ir mazie kokosriekstiņi, jā. Mazie kokosriekstiņi, nu viņus tā tagad baigi tā redzēt nevar, nu piezūmosim. Redziet, viņi aug, viņi izaugs, viņi būs ļoti garšīgi. Ir vēl tādi dzelteni kokosrieksti, bet tie man negaršo. Šie kokosriekstiņi ir riktīgi forši. Un kur ir nākošie kokosriekstiņi, es jums tūlīt parādīšu. Tā, ejam tālāk, tā, man te kaut kas aizķērās. Tā, kur ir paga, kā lai jums parāda, tagad kur tas koks palika. Tā, kur ir. Lielie kokosrieksti. Nu, te nevar baigi redzēt, jā, bet tie ir lielie, viņi jau ir gatavi, un viņus var jau tagad principā, mēs viņus arī sitām nost, mēs viņus sitām no šitiem kokiem, un es biju vienā laivā, es rādīju, kā mēs viņus sitām nost un dzērām tos kokosriekstiņus. Tā kā nenormāli forši šeit ir, jā. Es jums pasaku, te augļi bez maksas, aizēja tikai noplūc, jā, un dzīvo principā bez maksas šeit, baudi dzīvi, jā. Un tas ir labākais, kad cilvēki, kas māk strādāt attālināt, nu, ar mani parunājot, es tev iemācīšu, visu kaut ko var darīt attālināt, jā. Tad principā ir tā, ka viņi šeit dzīvojot, tu kaut vai strādāsi mazāk, nopelnīsi mazāk. Bet nauda tev paliks daudz vairāk un izdevumi tev būs daudz mazāk un beigās tu būsi daudz lielākos plusos nekā, nezinu, strādājot bez mazliet kaut kādā Norvēģijā, jā, pa lielām algām, kur tu dzēni sevi, tev visu laiku jāiet strādāt un strādāt, jā, un nezinu, neizbaudi prieku un laimi, jā, šeit ir prieks, laime un viss te notiekās. Tā, ejam tālāk, tas ir manējais suns, sargā manu pleķi, vai ne, tu par mani? Tā kā tā. Tā, ejam, moderatoru una, mute dopā, mums una, pareizi, mums una taču ir moderators.
Miška, es tikko pamodos, un tu gar banāniem jau lien, vai ne? Neliec tāds, ārprāts. Tā, ejam tālāk. Riktīgs točnēs. Kādā ziņā riktīgs točnēs? Kas tev tieši nepatīk? Tas, kad paskatieties 0 followeri, un vienam viņš pats seko, ja, un tad mēģina nākt un kaut kā ieknāpt, ja. Pamuļķis kaut kāds, jā. Ejam tālāk. Mārtiņš Jaunzemis ar kravas mašīnu, kamēr līdz Latvijai aizbrauks te banāni. Nē, es domāju, kuģi kaut kā. Banāns ilgi jāved ar kuģi, jā. Es tev piekrītu. Tas nav variants, jā. Tas nav variants, bet ar kuģi, cik tonā maksā atvest, starp citu, kaut kāds granulas, es domāju, sākt vest uz Latviju. Te sagranulot, jo man, piemēram, šeit ir, tiešām mega opcijas, kuras var dabūt kokosriekstus, jā. Un viņus pārstrādāt granulās un sūtīt uz Latviju. Tāda doma bija viens no biznesiem. Ejam tālāk. Tātad kokosriekstus es jums parādīju, granulas, bet banānus jums parādīju, jā. Droši uzdodat man savus jautājumus. 68 cilvēki skatās, saspiežam laiku, šērus. Es kaut kam netīšām inveitu nosūtīju, spaidot TikToku, ļoti atvainojos. Saspiežam laiku šērus, lai esam skatītākais, kā jau parasti skatītākais TikTok lives Latvijā. Tu esi Jaunatvijas pieguļošajās teritorijās, jā. Līgaviņa skaista apkārtne tev tur, jā, man arī ļoti patīk. Jā, šī vēl, starp citu, mīlīši, ja kādam šī liekas skaista, tad jūs neesat redzējuši to īsto apkārtni, jā, ko es arī šeit parādu, kur tur kalni apkārt, okeāns apkārt, jūra. Tur ir meži, tur ir džungļi, tā ir apkārtne, bet šeit arī, protams, ir skaisti, nenoliekšu. Agata, es kaut kad strādāju 9 līdz 5 stundu, esi kaut kad strādājis, principā nekad neesmu, es vispār nekad tā baigi neesmu strādājis privātos uzņēmumos, izņemot bērnībā, un tad, kad es biju tīneidžers, tad es pastrādāju kaut kur, bet... no 18 gadiem, principā, es vairs neesmu strādājis nevienā algotā darbā, jā. Tikai tāds kaut kas, teiksim, sava biznesā veidots, jā. Es nezinu, kāds ir celties, iet uz darbu, nesaprotu, ko cilvēki tur dara un kāpēc vispār tas ir jādara, ja tu var nopelnīt naudu daudz vieglāk un patīkamāk. Un tērēt to naudu restorānos. Es jums varu pateikt, kā man ir bijis, jā. Līdz Covidām es gāju un tērēju ap 1800, varbūt citreiz 2-3 tūkstoši mēnesī par restorāniem vienkārši, ja. Tas ir tas, cik es apēdu restorānos, teiksim, naudiņu. Tāpēc es nesaprotu tos cilvēkus, kas iet uz darbu un strādā pa kaut kādu nieka 1800 mēnesī. Ko tu vari atļauties par to naudu? Ne, tu normāli var restorāniņos paēst, ja, neko tu nevar atļauties, ja, tāpēc... Nesaprot tos cilvēkus, jā. Gribat kļūt bagāti, klausieties manī, klausieties cilvēkā, kurš ir dzīvē kaut ko sasniedzis, jā. Redzējis, piedzīvojis 18 gadus biznesā, pirmo uzņēmumu Hans investīcijas sabiedrība attaisīja pirms gandrīz jau 20 gadiem, jā. Klausieties tādos cilvēkos, jā. Tad arī būsiet uz zaļa zara, jā. Bet ja jums ir apkārt tikai darbinieki un tādi, kas māk tos melnos darbus darīt, tad jūs neizrausieties no pelēkās ikdienas. Ar ko tieši nodarbojies attālināti? Es daudz ko daru attālināti, jā. Kristaps Kūlu uz LV vairs neplāno atpakaļ, nē. Kāda rāpuļi tur dzīvo? Nekāda baigie, te gekoniņi staigā, jā, te forši gekoniņi ir forši tāds maziņas, tāds mikroforšas mīļas ķirzaciņas ar jaukām acīm. Viņas atnāk, paskatās uz tevi, viņas bailīgas ir, jā. Atnāk, aizmūk projām, bet viņas tāds foršiņas ir tiešām, man ļoti patīk. Vai ir kādas indīgas radības? Cik es zinu, ka nav. Man liekas, viņam te pat ērces nav, cik es esmu tās prasījis, jā. Iedomājieties, pat ērces nav. Es te sēžu pļavā jau kuro laivu un es neraustos, jā, jo viņām nav. Oda arī mazāk nekā Latvijā. Kaut kādi daži ir. Kaut vai te mitrums ir apkārt, bet principā oda ir mazāk nekā Latvijā. Kačons jautā, kur esi? Esmu Fidži, Jaunatvijas pieguļošajās teritorijās. Agata dzīvo zaļi, vai ne? Pa pilno laumiņa. Aigars pas 25 stundas līdz Nadī no Londonas, viena pārsēšanās caur Los Angeles. Jā, tu vari atlidot. Es īstenībā no Rīgas pat atradu 24 stundu kaut kādu lidojumu, bet atceramies to, ka vēlāk, pēc kaut kāda laika, pēc gadiem mums būs
lidojumi pat taisno no Latvijas, pat taisno uz Nadiju, ja, tas būs pēc gadiem, kad jau būs dzīvos jau desmitiem tūkstoši latvieši šeit, ja, tad būs pat taisno lidojumi, ja, bet es paredzu, ka 10-15 gadu laikā, maksimums 20 gadu laikā 100 000 latviešu pārcelsies un dzīvos šeit Fidži, ja, jo nav labākas vietas par Fidži. Fidži ir visforšākā, patīkamākā vieta, kur dzīvot, un te ir vienkārši fantastiski. Te nekas nevienam netrūks, te ir viss, tādā ziņā, ja latvieši atbrauc šeit dzīvot, ja, kas māk kaut ko darīt, te ir vienkārši ideāli. Kur tagad tur uzturies, ir jau savu māju? Nē, tagad es esmu pie ģimenes dzīvoju. Cik maksā māju uzcelt Jaunatvijā? Ļoti lēti. Tu, principā, vari uzcelt arī par 800 eiro, pilnīgāko zareni, jā. Paneļi maksā, koks maksās, tev kaut kādi 200 eiro, paneļi tev izmaksās 300 eiro, pārējais un viss vēl tur, principā, 300 eiro, jā. Tādu pilnīgāko zareni, ja tu pats viņu bliez augšā, tādu dārzi, tā kā, tu vari dzīvot tur, ja te arī tādās dzīvo, ja, ļoti lēti. Protams, ja tu gribi kaut ko labāk, tad loģiski, kad izmaksas uzreiz pieaug, ja. Bet atceramies, šeit cements ir lētāks par koku, un starp citu uzcelt šeit māju ir, vismaz vairākas reizes lētāk nekā Latvijā, ja. Jo te ir ļoti lēts darba spēks. Te, principā, cilvēki strādā par, 2 eiro stundā, ja. Tā kā tu šeit vari uzcelt ļoti lētu māju, bet tie ir cilvēki, kas māk to zemos darbus, tie, kas māk jau labus darbus, jau kaut kādi menedžeri, kaut kas virs vidējā, tie ļoti labi šeit pelna, jā. Tā, ejam tālāk. Kur tu tādā? Račs, tu esi tik stilīgs čalis, tev tak viss pasaulē plaukstā sēž, vai ne, Rač? Nav ko te čakarēties, ir jāiet uz mērķi. Kā mans bračkas saka, pa lielāku mērķi vieglāk trāpīt ir. Kā ar tevi var parunāt? Ar mani var šeit parunāt, TikTokā. Jā, ja grib privātu konsultāciju, es pateikšu godīgi, skatoties, kas tev sakāms, uzraksti man privāti TikTokā, ja savu redzējumu, tur, ko tu vēlies no manis, ja, un tam līdzīgi, jo, zin kā, ja katram ar privāti man jāizrunājās, tas drausmīgi laika aizņem. Šeit ir, piemēram, 80 cik pāri cilvēki, ja, 80 whatever, un tad ir, kad tu skaidro vienu lietu, tu skaidro uzreiz visiem, ja. Kad tev vienam cilvēkam jāskaidro, tas ir baigais čakars jebļa, jā. Nekā personīgi, jā. Bet, ja ir nopietni interesi, ja grib iegādāties, piemēram, zemi šeit Jaunatvijā, nomaksā 50-100 eiro to konsultācijas maksu, ja tu nopirks gabalu, es tev atskaitīšu no, teiksim, pirkuma summas, jā, šo te konsultācijas maksu, jā. Jo, tā bez maksas man tur vienkārši aprunāties ar kādu, piedodiet, sorry, man nevalk, jā, bet arī skatoties, kas tev ir, ja varbūt tev kaut kāds biznesa piedāvājums, jā, tad varam arī bez maksas parunāties. Meistarīte, labrīt visiem, labrīt Meistarīte, arī tāds ļoti pozitīvs cilvēks nāk, kas mums ir opā. Meistarīte ir 5600 sekotāji un uzrakstu uz krekliņu TikTok, jā, tātad varbūt TikTokeri ir viena, jā, un tiktokerīšas arī aicina ciemos un brauciet, un tad, kad būs Jaunatvijas māja, jā, tad, principā, jums es iedošu arī special offerus, varēsiet palikt Jaunatvijā bez maksas, jā, un, attiecībā pret kaut kādu, teiksim, tur barterīti, jā, tā kā esat gatavībā, kad zinat, ka šajā ekskluzīvajā valstī Fidži jums būs vietiņa, jā, kur vienkārši exchange'ā varat palikt. Kristu, vai jums tur būs kapi vai kas tas pa muļķīgi jautājumi ir? Es nevaru tos muļķīšus uznāk. Vēl viens muļķīgs jautājums blokājiet. Buķis zemi joprojām vēl var nopirkt? Kādā ziņā vēl joprojām var nopirkt? Jā? Mums ir pietiekami daudz zemi, kuru var nopirkt. Jā? Atceramies tikai tas, ka tie lētie gabali, viņi visu laiku iet uz beigām, cena visu laiku kāp, jā, un drīzumā vairs nebūs iespēja nopirkt mazos gabalus, būs tikai lielie gabali, jā, drīzumā, bet, vēl pagaidām var paspēt, jā. Tā, ejam tālāk. Neilgojies pēc Latvijas kotletēm? Tā baigi nē īstenībā. Baigi nē. Tā, ejam. Sīkais sakal, man te ar mašīnu braukāt traucē, man te runāt TikTokā. Tādi ir nepieklājīgi, nemāci viņus te izlaidušies sīkie. Tā ir, nav pērienu dabūjis, jā, bet, labi, tas tā joks, jā, nedrīkst bērnus pērt. Bērniem, zini, ir tāda laba grāmata par bērniem runājot, saucās Niķu nav. Jā, izlasat, visi jaunie vecāki izlasat to grāmatu, ļoti laba grāmata, kā netraumēt savu bērnu, un tiešām tur viss ir patiesība rakstīts, jā, izlasat, ļoti iesaku. Ko, ejam tālāk, jā, šodien arī bija Fidži Water,
kas viņiem skaitās atbildīgie par ūdeni, jā, kā departmenti vai kā viņiem tur saucās, jā, un jau runājām par to, ka jāvelk ūdens un viss pārējais, tur tās trubu lielumi, un principā jau esam diezgan tālu tikuši, jā, līdz tam visam. Agata iesaka labu grāmatu, izņemot to, ko nosauc tikko. Klausies, daudzas labas grāmatas ir, skatoties, kas tev interesē, jā. Īstās labās grāmatas es paturēšu pie sevi, nestāstīšu, jā. Tur labas noslēpums var uzzināt, jā. Pastāstīšu varbūt tad, kad Jaunatvijā pie uguns, kur visi sēdēsim, tad pastāstīšu. Tā. Nu, ejam tālāk. Droši pašērojam, paspiežam laikus, lai interesantāk mums visiem ir, jo vairāk laiki, šēri, jo vairāk forši jautājumi, un pašiem ir interesantāk tomēr klausīties, jā. Zin kā, par labu kontentu jāmaksā ar laikiem, tā kā patapojam kārtīgi, uztapojam uz 8000 un pašērojam un nežēlojam pirkstiņus, nenodils, jā, nāks jau pašiem pa labu. Tomēr tas viss, jo, kā redzam, šis laivs atšķirās no visiem pārējiem laiviem, un mēs te tomēr daudz iemācamies, vai ne? Manī paklausoties, nav tā kā degradācija, kā kur kaut kāda dzērāja tur runā, jā? Te tomēr par biznesu mēs bliežam, par attīstības iespējām, jā? Par labām lietām un par nākotni, jā? Un ārpus kastes, es tomēr ar šiem laiviem mācu cilvēks domāt ārpus kastes, jā? Grib viņi vai negrib, opā, kā aizgāja laika, paldies jums, paldies, jā. Malači visi kārtīgi uztapojam, nav jau grūti, vai ne? Zin kā, cienīt raidījumu vadītāji, jeb TikTok live vadītāji un patapot, es to pašu parasti daru, kad tiešām interesanti saruna ir, vai ne? Toms Taurēga arī ir ienācis mums laivā. Toms ir vienmēr iedod labas emocijas, motivāciju darboties, jā, un gan jau pats arī savā dzīvē tomēr daudz ir sasniedzis, ja var tā runāt, un dot motivāciju citiem, vai ne? Jo, zin kā, tādi augsta līmeņa cilvēki tomēr ceļ citus uz augšu, vai ne? Nevis mēģina gremdēt. Jā, gremdēšana, citu gremdēšana zema līmeņa cilvēki, teiksim, tāds ieradums, vai ne? Tie, kas arī nevar patapot, viņi bieži vien ir tādi, kas paši savās dzīvēs, nu ko tad es, vai ne? Es jau piedzimu, lai būtu nekas, vai ne? Zin kā, tieši otrādi, ja jūs redzat, ka kāds džeks iet uz priekšu, ir jāatbalsta, vai ne? Ir jāatbalsta visi un lai viss notiekās. Toms, tikai uz priekšu, Ernest, tu dzīvnieks, īsts vecis, boss tēviņš, paldies tev. Jā, izskatās, ka Tomam šis viņa teikums jau ir copy-paste ierakstīts, viņš jau katru reizi kaut ko līdzīgi pasaka, jā, bet tas iedod tādu motivāciju. Elizabete, manuprāt, Jaunatvijas superīgi un viss pārdomāts malacis. Elizabete, nu super, nu paldies tev par šādiem foršiem vārdiem. Jā, paskaties, arī cilvēks ar 1693 sekotājiem, tātad jau nav no tiem mūsu lētajiem heiteriem, kuriem ir 0 sekotāji un vienam viņš seko, jā. Tā kā redziet, tie cilvēciņi, kas tomēr dzīvītē kaut ko ir izdarījuši, viņi ar citu skatu skatās, jā. Un to es arī ieteiktu paņemt jums visiem pārējiem, kam varbūt deguns ir uz zemē, jā, paņemat labāk skatu uz dzīvi, jā. Un tālūkās. Nemeklēt problēmas, meklēt risinājumus, jā, tā kā es to vienmēr daru. Tāpēc, ja godīgi, es nevarētu teikt, ka manā dzīvē ir kaut kādas problēmas, jā. Negribu piesaukt, zin kā, var jau būt visādi kādreiz, bet pagaidām es neredzu, pagaidām līdz šim šeit atrodoties, man vienkārši ir bijis viss reāli forši, jā, tur kaut kas varbūt nav tik ātri sanācis, vai mazliet ilgāk, vai lēnāk, nav būtiski, bet viss ir forši līdz šim. Līga viņa pilns TikTok ar heiteriem ir, jā, TikToks ir platforma, kur točni ir ļoti daudz heiteri, jā, bet who cares, vai ne? Galvenais viņus samest blokā, mēs esam nobloķējuši, man liekas, es nezinu, jau 8000 heiters, jā, ir bijuši 100 laivi un heiteri ir aizgājuši 1000. Vienā laivā es nobloķēju entāko skaitu ar heiteriem. Tālūkās, tā kā droši uzdodat savus jautājumus. Kāds jums laiks tur Latvijā ir līst lietutiņš, jā, jo šodien skatos latvieši tādi mierīgāki palikuši ir, vai arī visi pa darbiem baigi skraida, vai kas mums tur notiekās Latvijā? Vai arī balsi. Kā jums man balsi izklausās salīdzinājumā ar citiem laiviem? Es tūlīt pārslēgšu uz veco sistēmu atpakaļ, varbūt būs kaut kādas izmaiņas, varbūt 1 sekundīt pārslēdz uz standarta. Pārslēdz uz standarta mikrofonu, kā ir labāk, šādi ir labāk vai iepriekš bija labāk? Pastāstat man lūdzu. Līga viņa silta, saulīt spīd bērnu skolu prom, super Līga viņa.
tad jau var pabaudīt nedaudz TikToku, un galvenais TikToks ir jaunais TV, jā. Tikai atšķirība ir tā, ka jūs varat piedalīties šajā pārraidē, paši uzdot jautājumus, regulēt, piedalīties aptaujās, jā, un tā tālāk. Ieliksim vienu aptauju. Vai tev patīk Ernests Rieksts, un paskatīsimies, vai mums ir daudz heiteri, vai mums ir maz heiteri, jā. Vai tev patīk Ernests Rieksts? Tagad zināsim. Vai mūsu heiteri skatās daudzāk par neheiteriem, nepatīk. Jā, es domāju, patīk tādā ziņā nevis pēc izskata, bet ieliksim, būs īstais rezultāts, būs cik mums tie heiteri ir daudz un cik mums ir, teiksim, neheiteri daudz. Jā. Es domāju, būs kaut kādi 60% heiteri, jā, kaut kur tā. Mums būs forša saulaina diena, saka Rihards TV. Super, Rihards, super prieks. Tā, kas man te skatās? Sanitas Saule mūs skatās, 994 skatītāji jāapskatās vispār. Kas mūs skatās? Jānis Linkevits, Sanita, Pepsikols, Krabits, Ligita, Raivis, Kaspars, Aibolds, Sabu, Ieviņa, Artūrs, Tomas, Līgaviņa, Armans. Opā, kādi mums interesanti cilvēki laiviņā skatās mūsu pārraidi. Jā, paspiežat, paskatāmies, kas ar to tekstu polu notiekās. Patīk, nevar būt 80%, es neticu, tūlīt sanāks heiteri, neticu, ka es 80% var patikt, tūlīt sanāks heiteri un nograus mums šo te laivu un viss, un jā. Klausieties, ja jums patīk, tad jāiet bišķīt kaut kur pastaigāties ir, ne? Kaut kur bišķīt iziesim, varbūt ārpus komforta zonas, vai ne? Un iziesim ārpus vārtiem, zin tā, cik te var sēdēt. Tā, es ņemšu līdzi, skatāties, kas man ir. Man ir šitāds te līdzi, jā, gadījumā, ja suns tas tur no apakšas skrien virsū, tad attiecīgi man ir ar ko viņu aizbiedēt. Man jau Jaunatvietis raksta, čau, paldies ar... Jaunatvietis tikko viens uzrakstīja man telegramā. Tā, labi, atstāsim šo te mietu šeit. Iesim nedaudz pastaigāt. Nekur tālu jau neiesim. Mums būs forša saulaina diena. Droši uzdodat jautājumiņus. Jā, ko es jums te varu parādīt? Nedaudz apkārtnīti. Nekur ceļš. Te atkal viens māju drīz būvēšu te viss, starp citu, ļoti strauji ātri apbūvējās. Te ļoti ātri, strauji augoša ekonomika, jā. Tā kā tie, kas, domā vai nedomā, atceraties, jūs vienā dienā varat pateikt, es jau tur gribēju tur iegādāties, jā, tajā dienā jau viss maksā 10 reizes dārgāk. Rihards TV, tu varētu prezidents būt Fidži. Starp citu, es fidžiešiem patīku daudziem līdz šim satiktiem, jā. Jā, viņi mani ļoti palīdz, tad ir daudz, kas man tiešām šeit, palīdz. Tā, kad, tādas sakritības, reāli tādas sajūta, ka tev tur augšā Dievs tev pilnīgi atsūta cilvēkus un tā tālāk. Te ir viena skaista vieta, bet tur, tie suņi apkārt ir. Klausieties, tā, paņemsim, nobruņosimies ar akmeņiem kaut kādiem drošībai. Bulā! Jā, cilvēki nav dzirdējuši latviešu valodu, un tad viņi iznāk ārā paskatīties. Tas taču latvietis ir. Viņi nemaz nezin, kur tāda Latvija ir. Tāpat kā latvieši lielākā daļa, pirms es sāku runāt par Jaunatviju, lielākā daļa nezināja, kur vispār ir Fidži. Jā. Tagad jau lielākā daļa, liela daļa zina, jā. Labi, tur neiesim, tur jāiet kāds gabals. Tālūkās, kur tāda viņiem daba, palmiņa un kaut kāds foršs koks zaļš, jā. Man patīk tas, ka šeit nav tāda, zināt, kā, piemēram, Meksika, Spānija, tur bieži vien ir, drausmīgs karstums, jā. Vienkārši drausmīgs karstums, tāds, ka tu nevari izturēt. Bļāviens mīlīši, kāds tas skats ir, ej tu nost, kāds skats ir, ej tu nost. Šitais ir skats dēļ, kā te cilvēki patīk, es jums to parādīšu. Skatāties, jā, paskatāties. Kāds skatiņš, fantastisks, jā. Telefonu nevar to tā uztvert, jā, bet tas skats ir uz tiem kalniem, būtu dzīvē, jūs saprastu, jā, tu stāvi šeit un tie kalni, jā. Te pavisam citādāk izskatās dzīvē. Tā, ejam tālāk, skaisti ieliņa, kurā valstī tu esi? Fidži. Ir tāda valsts kā Fidži, jā, par kuru neviens no latviešiem tā baigi nav dzirdējis līdz šim.
lai gan tagad jau, protams, presi izreklamēja un visur bija par Latvijā stāstīja par Ernestu Riekstu, kad nevajag šitam projektam ticēt, ja, jo redziet, nu tur tas un šitas reāli mēs neesam tālu līdz tam, lai noslēgtu līgumu, ja, un ko tad presi teiks, nu, saprotat, ja. Presi, kāpēc vispār presi ir noklususi? Dārgā presi, kāpēc jūs neturpināt stāstīt par šo projektu, ka jūs melojāt sabiedrībai, uzmetāt sabiedrību, izčakarējāt daudziem... Opā, kaut kāds suns tur, bet staigāt te ir, te viņi vietējie vien pazīst tos suņus, jā, un tad viņi tur... Jā, bet daudziem, kas, zin kā, varbūt gribēja ieinvestēt, jā, man tad personīgi ir vienalga, patīk Ernests Rieksts, tas 77% saka, patīk Ernests Rieksts, nu klausies. Nu, te interesanti. Nu, par šito gan brīnos. Prese ļoti daudziem Latvijā izčakarēja šo te fantastisko iespēju investēt kaut kādu nieka 1000 un iegūt par šo nieka 1000 savu zemes gabalu. Jūs iedomājaties, kā viņi tādā panikā, paranojā bļāva, ka tur neticiet. Ja? Tie, kas tomēr noticēja man, viņi, es jums vēlreiz saku, viņi visi būs ļoti turīgi cilvēki, ja? Jo viņu zemes gabalu vērtība ļoti strauji pieaug. Izskatās kā Āfrikas valstiņa. Nu, ko nozīmē izskatās kā Āfrikas valstiņa? Tu esi bijis Āfrikā, lai tā teiktu. Nav jau tā, ka, kas tev liek domāt, ka Āfrikas ir... Vispār tās visas pasaules tropiskās salas kaut kādā ziņā varbūt ir līdzīgas, kas ir tropu vai subtropu klimatā. Nu, visur ir kaut kādas foršas stilīgas palmiņas, jā, paskatieties šitās. Jā, un tad ir citi kociņi, kurus eju un atpazīst, kas tie pa kociņiem, jā. Bet, nu, kā teiktu, lai kā Āfrikas, nu, vienkārši tropu valsts drīzāk manā skatījumā. Renalds V. Esam dzirdējuši. Users, ko tur rādi? Tās ir bomžu rajons, kur var pat dzošaku zemi nopirkt. Tā tad par šādām atkal vēl viens pamuļķis 0 sekotāji un tādas muļķības runā. Ejam tālāk. Presei, melnais 711. Presei palika neinteresanti, jo viss neiet pēc plāna, pēc preses plāna. Klausies, melnais, tu esi, man liekas, kaut kāds džeks ar smadzenēm, PR-ā vai marketingu, nu kaut ko tu jēdzi, teiksim. Es uzreiz redzu cilvēku, kurš jēdz no dzīves un vispār saprot no lietām kaut ko biznesā, vai tu esi kaut kas, nu, teiksim, tu neesi parasts cilvēks, ja? Un to var pēc taviem dažiem vārdiem pateikt, ja? Jo tik tālu aizdomāties, nu, jebkurš katrs nevar. Un tur jau tā lieta, tā precīzi tu pateici, ja, kad neiet pēc preses plāna, viņi gribēja norakst šo projektu, un viņi gribēja uzspiest man zīmogu skameris, ja, ka tu esi krāpnieks, ka tu esi noziedznieks, ja, ka tu tur apčakarējis visas esi, ja, tur izbļaustījās visā presē, bet vēl līdz šai baltai dienai neviens dzīves cilvēks vēl nav pieteicies un aizgājis uz kaut kādu policiju vai PTAC uzrakstīt iesniegumu no investoriem, ja, un tieši otrādi, lai parādītu, ka mums tā jūsu nauda nekad nav interesējusi, mēs izsludinājām šo te refondu un atgriezām tie, kur gribēja, mēs viņam atgriezām naudu, un neviens nesūdzās un arī nesūdzēsies, un nekad nesūdzēsies par to, jo mēs visiem investoriem, kas tagad investē, mēs viņam arī bonusus vēl esam piešķīruši Jaunatvijas projektā, tā kā ne tikai nesūdzēsies, viņi būs ļoti apmierināti ar šo dalību šajā projektā, ja? Un prese, iedomājieties, šādu fantastisku ideju mēģināja nogremdēt, bet kā redzams aplauzās, ja? Bet viņi iešauj sev kājā, jo tagad ticība presē ir samazinājusies vēl par 20% aptuveni, jā, jo cilvēki saprot, ka, nu, ticēt Latvijas presē, tas ir vienkārši pēdējais, ko darīt. Ejam tālāk. Fatlips raksta, ka viņš dzīvo Bomžatņikā, nu kā tad tu tā? Tā, Līga viņa, tas tik normāli, ka patīk cilvēkiem, kam ir smadzenes un domā, tie arī klausīsies tavu laivu. Jā, paldies visiem cilvēkiem, kam es patīku. Es godīgi negaidīju 80%, ka tiešām es kādam varētu patikt, jo es jums pateikšu godīgi, es pēdējos, cik tur 6 mēnešus esmu tik nereāli heitots, ja, kad, nu, es esmu bijis visheitotākais cilvēks Latvijā. Neviens cits nav bijis tik heitots kā es. Es iegāju ar vienu politiķu laivā, un viņa tā moderatorīte, viņa netika galā. Viņa saka, es nekad mūžā neesmu redzējusi tādu laivu, kur kādu var šitā heitot. Viņa taču katrs, principā, tur, es nezinu, 10., 20. komentārs tikai bija normāls, ja, un tie heiteri bija uzēdušies uz mani.
Melnzemes Džeks domā, ka viņš tikai var atļauties izbraukt ārpus LV. Es esmu parasts cilvēks, parastāk neatrast. Kā to saprast? Nesapratu. Vēl viens iet blokā 17 sekotāji cilvēkam. Nu jā, tāpēc jau ir tāds nekāds. Es esmu parasts cilvēks. Klaus, lielais biznes, kur valsts tad aizbrauc, kādā ziņā, lielais biznes, kas tā uzrunā vispār aiziet blokā? Aiziet. Ervīns Debša, nevienam tu nepatīc. Kāpēc tad 80% atbildēja, ka tomēr patīk Ervīn? Ko? Tu man pasaki, kāpēc 80%, jā? Ko, Ervīniņ, ko? Nevienam tu nepatīc. Es saprastu, tad būtu tiešām 3%, jā, bet 80%, es pats par to nobrīnījos. Users pats tāds nekopts, izskaties mati, nekop vienmēr vienā tajā pašā krekliņā. Un es tev pilnīgi piekrītu, ka es esmu vienmēr tajā pašā kreklā. Ne gluži vienmēr, jā, bet man šis krekls patīk, jā. Tā ir mana vizītkarte. Es esmu kā Steve's Jobs, kurš staigā vienādās džinsās un vienādā kreklā. Ja esat ievērojuši, man ir krekli vienmēr ar šo te īso apkakli, jā, bet kur es tev, nezinu, nekopts izskatos, es nezinu, bārda man ir bijusi, teiksim, jau cik gadus, 5, jā, šādā garumā, kas tur tāds nekopts ir tajā bārdā, jā. Mati kādi ir, es tur neko nevaru, kur viņi nekopties, arī neredzu, jā. Godu vārds grūti pateikt, varbūt nav nolaizīti, jā, tur žaketē vai vēl kaut kas, bet, zini kā, ja tavā nožēlojamā mēslainas dzīvē vienīgais interesē, kā cits izskatās, vecīt, tad tev vēl ir tālu līdz normālai attīstībai, jā, un mums nav pa ceļām, tu esi, kā lai saka, tie ir cilvēki, kas ir, hey, sorry, I'm screaming, sorry, thank you. Jā, tādi cilvēki, viņi ir zemākā šķira principā, tur skatās, kā citi izskatās. Dzīvē ir daudz svarīgākas lietas par to, kā tu izskaties, jā. Bet, jā, tāpēc metam blokā. Viņam ir 36 followeri klauns kaut kāds. Es nevaru. Es nesaku, ka tas ir slikti, kad maz followeri, bet bieži vienkārši tie lūzerīši, kas te komentē, viņiem ir maz followerīši un tā. Labi, klausieties, esam forši parunājuši šodien, visi ienāc laiviņā, sasakojam un vēlreiz sasakojam. Un, runājam par Jaunlatviju, stāstam draugiem, radiem paziņām, jā, jo Jaunatvija ir mega projekts, kas būs, ticiet man, 10-15 gadi te dzīvos 100 000, ap 100 000 latviešiem, jā, jo varēs gan lēti aizlidot, gan, teiksim, īpašums. Mēs tagad arī kredītā dodam īpašumus, jā, ja kāds grib. Tā kā tā, jā. Presīt apklusus, laikam saprat, kad viss notiek šajā projektā. Tālūkās. Labi, paldies par uzmanību. Skatos, ka jā, vairāk jautājumi nav, tad jau var arī laikam slēgties nos, ne? Agate saka, davai, čau, turi buru. Paldies tev, Agate. Thank you. Viss tad, bet bāc, 73 cilvēki saradās, jā, mums pēkšņi. Tūlīt būs 100 un tad, zin kā, lielāka auditorija un tad vispār iet ārā. Armands, neņem galvā tos lubrakus, turies, paldies, Armand, jā. Kā redzams, man viņus sanāk labi neņemt galvā un tas viņiem ļoti nepatīk, jā. Jo, zin kā, viņi mēģina parasti iekost, bet kaut kā galīgi nesanāk. Veiksmīgi vakar, saka Līgaviņa, paldies tev, un tev veiksmīgi dienu Līgaviņā. Atrodi savu Līgavaini, jā, kā nekā tomēr tu esi Līgaviņa, vai ne? Labi, čau visiem, un lai jums šodien ir vienkārši notiek brīnums dienā.